Tā, mēs esam nopakojušies. Ārā -2 augsts. Un ejam uz vilcienu. Laiks ir labs, ceram. Mākoņu nav. Vēja nav. Būs labi. Ko mēs darīsim ar tām drēbēm tur visām, nezinu. Jā. Labi. Gaidam pilotu. Tā. Čeku kontroli izgājām. Mani kurināja. Vajadzēja apavus novilkt. Mums laikam pēc tāda ir izskatos. Es gribu kaut ko ievest. Vai izvest? Vai izvest. Nu, ko, gaidām lidmašīnu. Gaidām. Vēl stunda. Šitā jaka. Kāpien. Aiziet. Your seat and ensure that your seatbelt are securely fastened, your joint tables are in the armrest position, your armrest now and the window by fully open. Any bags may hurry. No sniega zaļumiem. Jau lēnām tuvojamies. Tālumā jūra. Teņi jau izlaista.
Mēs esam Malagā. Atbraukuši Vēņš. Silts nav, grādi 11. Vai ne? Tagad ejam, ņemam ko? Kentaura nomas mašīnu. Stop. Uzreiz aiz dzelzceļa stacijas ir šatli dažādi. Mūsējais vēl nav, vai jau aizbrauca. Jāgaida. Nu tā. Tā ir mūsu mašīna. Jāpaskatās, kāds krambiņa ir. Ja ir, būs jānopučē. Izskatās tīri. Neko. Super. Nu ko, mēs laižam. Ivete, tu priecīga? Jā, protams. Tikai uz kuru pusi brauksim? Mūsu pirmā apstāšanās vietā. Jūra siltā, 16 grādi. Es jūtos tā kā, nezinu, apnicis. No ziemas vasarā. Un gaiss kāds. Un pirmais, ko es gribēju redzēt, tas ir jūra. Tu laimīga? Jā. Es arī. Te jau krekliņā var, te džeki jau pliki skraida. Normāli. Daži jau peldējās, redzēju, tu apskatīsim ūdeni noiesim. Nu ko, jā, te var segu paņemt, deķīt. Nu, kādi akmeņas mums. Jā, interesanti. O, kādas smilts. Ah, Dievs. Ak, Dievs. Vienreizēja sajūta. Nu kā? Pirmā pietura un jau tāda iespaidi. Vienkārši neatrakstāmi. Te var paplikot tagad mierīgi. Vai ne, Ive? Te var paplikot tagad. Tur ielīst kaut kur. Bet mums jābrauc. Es jau esmu puspludmales savākus, redzi? Esmu neve. Pēdzīns 1,62. Padārga. Jāpadzer kafiju. Jāiet. Jāpaskatās, kas te darās. Kapučino. Por favore. O, tu jau pat palički labi. Iekodīsim drusku un tad uz rondu. Mēs esam atbraukuši uz pilsētu Ronda. Ivete jau iegādājies, tev pazaudē. Fai la gola canticchiao. Laukā 15 grādu, šeit kalnaina vidē, 800 metri virs jūras līmeņa, tāpēc ir 15 grādi, drusku vējš pūš. Bet svētdienas dienā cilvēki daudz. Eiro 79 mandarīni. Nu jā, a tu gribēji. Āboli 2,49, banāni eiro. Kur? Jā? Lielie 2,99. Super. Jā. Nu, tu gribēji pirkt pie kaut kādiem
Ceļā meloni 3 eiro. Smažo arī. Nu, mēs zinām, kur iet tagad. Jā, svētdienas dienā tur lejā ir melna masa priekšā, pilnīgi. Vai tāpēc, ka svētdiena, vai? Es domāju, rīt nebūtu, jā? No, nestāvā. Es nezinu. Varbūt nekā. Es arī nezinu, es te pirmo reizi. Tiešām? Es vispār Spānijā pirmo reizi. A tu? Otru reizi. Un kur tu vēl bija? Kanārijas Tur ir sala. sale. Nu tā ir sala. Un šeit ir cietzeme. Cilvēku ļoti daudz. Pa galveno ieeju. Eju. Droši vien, ja paiet pa labi vai pa kreisi, tur būs tukšums. Tiem redzēt, mēs kaut ko nezinām. Kaut ko nokavējām. Tad nesen bija kaut kāda baigai raķešu šaušana. Tagad mašīnas vārds šito visu. Kas te bija? Velns nezinu. Un tāpēc ir cilvēki daudz. Pamatā iet atpakaļ, nevis uz priekšu. Nu, lūk. Kas te darās? Kaut kur atnācām. Skatu laukumu. Iespaidīgi. Kopies jest. Powiedział, że on się może tym zająć. Znaczy może im to powiedzieć, że jest tam nie tak, no bo on się zna, bo produkuje ciągniki. No i Andalūzija tā ir. brali się okazję. Rondo. Iespaidīgi. Torre de Oro arēna, kur šos nabaga dzīvniekus moka. Esam apskatīt, vai būtu vaļā. Tāds muskuļots, cik Te ir vaļā, te biļeti jāpēr. Nu vēl vaļā. Ies apskatīt, jā? Ķīniešu, Krievu, Nīderlanda, Beļģija, Vācija, Francija. Baltiešu nav. Te ir toalete. Ja tu gribi. Pagaidām negribu. Eku te par Iņķi jāiet. Viss balts sakrāsots. Te var kāpt kaut kur uz augšu. Vārtiņiem. Es domāju, ka jā. Mēs būsim pašā augšā. Tūlīt buļļu slaidīs. Te viņi dzīvo. Nu jā. Un tur arī. Jā. Te viņas mazgā no... Nu, ieies šeit un tad par Iņķi. Par Iņķi. Tu staigā un staigā te. No, te viņas tur. Bet viņi jau nav, man liekas, šeit. Un kāpēc te filmēt nevar? Te jau neviena nav. Te tie zirgi par Iņķi skraida.
Jocīgi, kāpēc filmēt nevar. Labi. Tur mēs bijām. Ja? Mēs bijām citā vietā. Nu, mēs ejam pie buļļiem. Tur var apiet, labi. Bet mēs tagad ieiesim šeit. Tāda klona grīda. Malaina it kā. Tur mēs esam. Varam. Te var arī augšā uziet pa flīzītēm uz otro stāvu apskatīt, kas tur darās. Re kāda te jumts uzbūvēts. Ok, redzējām. Nu jā. Iemaukti kaut kādi. Viss. Nu jā. Dažādas formas virsnieku. Tereodoru. Nu jā. Iespaidīgi. Ne, tur ir izēre. Un izējā. Skatīties mandarīnu kokā pilsētas centrā. Tur kaut kāds mītiņš pie baznīcas. Nezinu, viņam kaut kādu svētki vai? Čevāk pūšās varbūt šodien. Kaut ko jāpaiet un tad jārezervē bookingā kaut ko. Un tad lai ir mašīna stāvvieta. Nav obligāti centrā, bet ronda. Ja mēs varam aizbraukt, atbraukt, nav problēma šeit. Šī ir tās apakšējās tādas nogrieztas. Kāds parkā, tās, kas tur kaut kur ceļu malā. Kārtējā apskats vieta. Droši vien skats ir tas pats. Saule vēl augstu. Opā. Lietu? Jā, bet man liekas, ka dienu arī tā sauna spīda nav jau. Tur ar mašīnām nobraukuši. Kā tur var nobraukt? Kā tur var atbraukt? Kāds ir pārceļš arī? Nede tur lejā. Un tad din. Ja tur nav zīmju. Es tā brīnos, ka tur vispār mašīna stāv. Bet tur jau ir tāds laukums. Nu, re, kāda klints te. Jo, reidi. Ui! Es domāju, kas tur aizlidoja. Lapa aizlidoja.
Es arī sabaidījos pats. Jā. Ejam tālāk. Ne jā. Vai vecais jaunais gads? Vecais jaunais gads vai Ziemassvētki vai kas viņam te ir. Nevar saprast neko. Lieldienas. Lieldienas? Diez vai. Nekā. Kādām kastēm staigā. Jā, grūti saprast kaut ko. Iegājām kapeinīcā. Tad neadekvāti cilvēki blakus no tā jaunā gada. Paēdīsim zupiņu laikam. Paēlija. Ha? Paēlija. Paēli? Paēlija. Paēlija? Jā, paēlija. Viss būtu labi kapeinīcā, bet skaļums ir tāds, kā reaktīvā lidmašīna zeltos gaisā. Nu, lausus liek ciet. Piekuši no šitā skaļuma. Jā, tie decibeli kādi 80. Kā maziņa sāk bļaut, tad viss. Tur viens vēl dzīvs ir. Labi, jāiet uz viesnīcu. Ejam uz viesnīcu apskatīties, vai tur ir stāvvieta vai nav. Brokasts ir, bet par stāvvietu nezinu. Re? Kā apgrieza. Atceties. Galotnieki savienojas. Jā. Uz viesnīca. Numuriņš. Tāds. Uz jumta iziet, ja? Mums pretī ir arēna. Šitā. Un policisti tur lejā. Kas te vēl ir? Te ir vēl viena istaba duša. Vanna ir, hev. Mēs varam uztaisīt. Vanna nīca. Piepas. Pa televizoru arī rāda, ka Andalūzijā visās pilsētās kaut kādi mistiski svētki notiek. Vai tas ir baznīcas svētki, vai jaunais gads, vai Ziemas kaut kāds svētki. Toma ya. Nosotros también nos vamos a acordar de todos esos niños que no han podido venir a la cabalgata. Atpūtā un drusku pastaigāsim. Arī kā mainās laiks. Jā, un tur mašīnas lejā ir. Vēl cilvēki staigā lejā. Atkal gāja iela, bet jau krāšņa magasā. Are? Don Quixote laikam. Ejam atpakaļ uz viesnīcu. Nevar atrast pārtikas veikalu. Ūdeni nopirkt, augļus, jocīgi. Negribas meklēt. Visāda figņa ir pa pilno. Elementāra lieta. Nu, kaut kur jāmeklē, jābrauc tālāk. Ko? Jā. Ara, ūdens ir. Varam iet uz viesnīcu.
Viņa te pat jau random. Re, un tur mums jābūt rīt. Lietus līst, tauta atpūš, rīt darba diena, a mēs čučiņāt, jo pieklusām. Labu nakti. Jā, un pajautājot gudriem, tātad šie svētki 5. janvārī tradīcija balstās uz kristīgo stāstu, kurā 3 gudrie no austrumiem apmeklēja Jēzus Betlemē un atnesa viņiem dāvanas. Līdzīgi bērni raksta vēstules 3 ķēniņiem, lūdzot dāvanas, un tieši 5. janvāra naktī tās tiek piegādātas, ja bērni bijuši labi. Savukārt 6. janvārī ģimenes bieži bauda tradicionālo kūku rošon de reis, kaut kā tā. Es tās kūkas redzēju, viņi baigi daudz nesa. Čau! Vai jūs tā makat krānu uzlikt? Kāda te? Nu, lūk, Spānijā.